Speciāli priekš jums, dārgie skatītāji, mēs esam atraduši pirmo pavasarīgo dienu, lai jūs varētu noskaidrot, ar kādām riepām un kādiem diskiem braukt šajā vasarā. Mēs esam savākuši milzīgus resursus. Mums ir speciāla trase, mums ir 3 vienādas mašīnas ar dažādiem diskiem un vēl 2 citas vienādas mašīnas ar dažādām riepām, ziemas un vasaras. Un tas viss tikai tāpēc, lai jūs būtu drošāk un komfortablāk braukšana. Un tagad teorētiskā daļa. Gīna, klausies, no agrāk bija leduskapiem un tam līdzīgām mantām visādi ABC un krāsēm burtiņi, bet tagad arī ir ievādi jāskatās kaut kādas tabulas un bultiņas, un cilvēkam nevienmēr ir skaidrs, kas tur ir uzzīmēts. Jā, nu tu runā par šiem labelingiem. Jā, nu, man tas asociējās ar kaut elektrotehnikas atzīves. Es gribētu izstāstīt, parādīt, kā raudzīties uz šo labelingu. Kā lasīt? Mēs šeit redzam, ka ir 2 sadaļas lielās. Tā ir degvielas ekonomija. Nu, pēc bildītes var saprast, tas ir cik taupīgi ripos. Un bremzēšana uz slapja asfalta. Tas var būt pretējas lietas. Ja labi bremzē, tad arī pašvak ripo. Principā, jā. Bet kā mēs gribētu pievērst uzmanību, redziet, šeit ir ar zaļu A un B degvielas ekonomija. Tas nozīmē, ka riepas, kurām ir šādi rādītāji, tās ir vairāk fokusētas uz tādu mierīgu, normālu standartu braukšanu, garāki pārbraucieni, izbaudīt to braucienu. Ja, un jo zemāki, tas nenozīmē, ka riepa ir slikta, vai viņa ir, tāpēc, ka degviela slikta, bet tas nozīmē, ka riepai ir cits fokus. Tās parasti ir gudri izsakoties ultra high performance, jeb augstas veikspējas riepas, tas ir lielākajos izmēros, lielākiem ātrumiem paredzēts maksimālais saķerei, dinamiskai braukšanai. Jā. Līdz ar to tas fokus viņām uz to ekonomiju nav, viņām fokus ir uz saķeri. Tas šeit nav labo un ļauno, te vienkārši ir vajadzīgās prasības. Te mēs braucam taupīgi un mierīgi, te mēs varbūt švaki bremzējam, bet labi ripojam varētu gadīties. Ja? Jā, bet principā vidējs tas līmenis tagad vispār vasaras riepas, kas nāk, viņā plus mīnus tagad ļoti bieži var sastapt ir gan B, gan A. Tāds kompromiss variants un viss ir ok. Aiz manīm ir Tiguans ar vasaras riepām. Un te ir acīm redzams ziemenis bez redzēm. Tev ir tieši tāds pats Tiguans, tieši pašā izmērā ar ziemas riepām. Un mērķis šajai konkrētai disciplīnai būs sekojoši. Pārbaudīt, cik ir saturīgi uz asfalta līkumos, kā iet vasarēn, kā iet ziema. Loģika saka viena, bet mēs pārbaudīsim uz ceļu. Tad braucam ar vienu konstantu ātrumu abām mašīnām un griežam līkumā. Jā. Un skatāmies, kad noraujam. Mēģinām izjust. Bailīgi ir tagad griezties uz 70. Tas, cik viņa agri aizslīdēja, tas bija kaut kas. Pauli, es pat nezinu, kur likt šo pilonu. Tas bija sanāk uzreiz pirmie 3-4 metri, kad jau bija tu sajūta. Es pats biju tā kā šokēts. Es varonīgi griezīšu, mašīnai ir ESP, viņa taču kaut ko izdomās. Jā. Bet tas bija tāds puņķis, ka drifteri varētu priecāties, ka tik viegli var iemest bez ručanas. Bet viņa aizgāja momentā šķērsām. Tas bija tā kā uz ziepēm. Tagad mēs brauksim ar vasaras riepām, to pašu vingrinājumu, ko braucām ar ziemas riepām. Dabūsim tos 70 km/h. Sāka čīkstēt kaut kur ap šo rajonu. Tas vēl nenozīmē, ka sistēmas ieslēdzās. Tad pārbaudīsim, ko Pauls sajūta. Es iegriežos, viņš tā kā turās. Līdz ar to man ātrums turpina būt lielāks nekā ar ziemeņiem šeit, kur viņš bija sabremzējies. Man savukārt no malas izskatījās tā, ka ar šo riepu tu tik droši iegāzi iekšā. Jā. Un pirmā vispār kaut kāda skaņa, kur jau sāka riepa cīnīties un turēt to saķeri, parādījās aptuveni tur, kur es pilonu noliku. Tas ir daudz. Ar ziemeni viņš tikko tu pagriez stūri, viņš pakaļ aizgāja. Bet te viņš ļaujot no 70 griez stūri, šitā vietā būtībā klusējot aizripoja. Jā, šeit cik varētu būt metri, kā tev liekas? Kad 15, 18. 15 metri, jā. Un tas vēl ir uz asfalta, starp citu, kas vēl nav tur saulē uzkars. Tur, ja mēs tik dažādā leņķī varam dabūt saķeri, tas nozīmē, ka tā vasaras riepa uzkrītoši strādā. Tā ir milzīga. Tas te nav 2 metri bremzējot, tas ir konkrēti. Jā, sanāk braukt ziemas riepu vasarā. Dažādu iemeslu pēc. Vidēji ziemas riepām ir šis rādītājs kaut kur šajā dzeltenajā zonā. Tā neripošanas daļā. Jo viņai ir rupjāks protektors, lielāka rites pretestība, mazāk tā degvielas ekonomija. Jā, var sastapt, ir labāk, var pat vēl sliktāk. Jā.
Un priekš ziemas riepas savukārt tas ir normāli, jo viņiem ir citas funkcijas pamat. Ja tu brauksi ziemeni vasarā, tev vairāk rīs degvielu. Nu, tik vienkārši patiesība, jā, vai nu tu izvēlies braukt vasarā, vasaras un piemeklēsi sev, kur ir labāk šie rādītāji, un tā upe līdz ar to, vai nu vienkārši tu brauc, kā tu brauc, un vienkārši zini, ka tu brauc ar šādas klases riepām, kas bišķiņ pat centam vislēkāk no. Tagad mēs braucam ar ziemas riepām. Vienu apli pastīsimies, kā viņas iet. Tagad jau kauts, jā. Tās ir ziemenes, jārēķina pats. Bet tāda peldēšana jūtās, ne? Puņķis ir, jā, protams. Tu nevar arī tik agresīvi pa pedāli spiest, jo tu jūt, ka tā riepa tā kā sāk peldēt, un tu nevar tik asi viņu darboties. Zini, kas ir eko līkumiņo, šiten jau ir vidus ir ciešāks. Parauts skuiņa, dzištie, lanvīts ir parauts uz āru. Tu forši aktīvi brauc, malacis, bet šitas, ko tagad izdarīt, tas paliks gumijai visu laiku. Tagad laidīsim ar vasaras riepām. Vasariņa. Vasara tikai sākās. Viņš daudz klusāk brauc, nav tās kaukoņas nenoraujās. Es vēl neesmu dzirdējis labāk turās. It kā mēs braucam diezgan ar lielāku centra bēdzi. Jūt, ir tas tā kā atstājies beņķī, bet nav nekādu liekošo te riepu trokšņu, ka viņam būtu limits. Nokaukšana. Vispār nav, pilnīgi cita. Štēli mēs braucam stipri ātrāk nekā pirms tam. Un ir tāda droša un klusa sajūta. Pilnīgi daudz drošāk, agresīvāk, precīzāk var bremzēt un trāpīt tā kā tur, kur tu vēlies, nevis apmēram peldēt, kā tas bija ar ziemenēm. Tā kā, mēs varam dabūt kā kauts, bet tas ir ļoti vēlāk nekā ar ziemas riepām. Nu, nav kaifa braukt ar ziemeni vasarā, tas ir skaidrs. Vajag to, ko ja tu izbaudīji. Jā, tā kā tev ir izmisums, tu tur baigi tāda puņķēna mašīna stūrē, viņa jau tā kā riņķī negāžās, galīgi prom neslīd, bet tas viss ir tāds šausmīgi aptuvens. Un, ja tu mazliet ar iztēli strādā, tad tā ziemas riepu braucot vasarā, tu saproti, ka tava nauda tek pa maka stūri ārā. Tu vienkārši redzi Dilst nauda. Sev zaudējums. Es pagājušajā gadā uztaisīju nelielu pats savu eksperimentu. Es izmērīju asfalta, bet tas bija tādiem vienkāršām metodēm. Karsta vasaras diena bija, izmērīju asfaltu. Virsmas temperatūra 35 grādi kaut kur. Un es biju kaut kādu gabalu jau nobraucis ar automašīnu, man ir vasaras riepas, un es izmērīju vasaras riepai. Un vasaras riepai bija 55 grādi plusā pat riepa. Un tad es vienkārši galvā izkalkulēju tas, ko es, protams, kā riepu jomu pārstāvot zinu, kad ziemas riepas ir tas sastāvs gumija taisīt priekš zemām temperatūrām. +2, +5 līdz tur -20, -30 grādi. Jā, un viss ir vienkārši -20 grādi līdz +55 vasarā. Tas ir ap 75. Tā ir tāda normāla šoka terapija gumijai, es pat teiktu tā. Un, attiecīgi viņi ļoti izteikti pastiprināti dilst. Tad jau ātrāk dilst bākā benzīns un ātrāk dilst pati tā riepas masa. Tad tur ir divas skādes reizē no šīs it kā taupīšanas rodās divas diezgan lielas ekoloģiskas skādes. Un plus vēl vadāmība. Ja kaut kur vajag ierakstīties pēkšņi likumā, tad tas saturs un vēl arī slapjš asfalts. Neaizmirsīsim, vasarā līdz lietas visu slapja asfalta, mīkstē sastāv ziemas gumijai, viņiem nav tāda vēl, tik ļoti satura. Uz karstas vai silta slapja pat asfalta. Es uzmanīju, ka braukt ar ziemas riepu vasarā ir vienkārši tā kā dzīvot pēdējo dienu šīs zemes. Un tev vienalga, cik degviela izies, tev vienalga, kāds piesārņojums paliks no riepu putekļiem, tu vienkārši brauc šodien. Klausies, līkumas aug, tagad mums ir 3 vienādas mašīnas. Kas būs tālāk? Ko darīsim ar 3 vienādām mašīnām? Tālāk mums būs sekojoši. Mums ir 3 dažādi izmēru diski ar riepām. Visi atbilstoši katalogam. R18, R19 un R20. Ko mēs varam it kā pateikt to diska izmēru pret to gaļu, mērot solās, bet pasmēs vienkārši tā apmēram nezinātniski, tas būs centimetros. Cik atšķirās? Bet tā, pa vienkāršo es ceru, ka plus mīnus daži mani milimetri. tautu nenorakstīs, ka es te... Jo, diezgan mēs mēram baigi labi ar lokanu plasmas, bet apmēram uz aci skatāmies. Plus mīnus. Tātad balons ir ap 12 centimetri. 12 centimetri. Gandrīz, jā. Šie ir lielie ripuļi uz R20. Tad tev vismazākā gaļa būs. Teorētiski, jā, un praktiski arī. Cik mums te sanāca? 97, gandrīz 10 centimetri. Tad tas ir 2 centimetru starpība. 2 centimetru starpība. Šie mums ir vidējie diski. Zelta vidusceļš, kā tu 19 soli diski. Tad arī gaļai jābūt vidējai. Es teiktu ap 11, tā matemātiski sanāk, ja? 10,8. Tas ir tad. Tagad mums no colām jāpērš centimetros.
Tad tieši tas sanāk, katrs šis cola uz diska ir centimetrs uz šito augstumu no diska līdz riepas virsmai, kur strādā. Šis ir tāds pižonu variants. Lielie diski, visvairāk alumīnija, vismazāk gumijas. Jā. Pārbaudam, kāds ir izjūts ar 20-niekiem. Te var bremzēt vēl ar rezervi. Es ļoti maigi nobremzēju. Bet tiem, kam patīk ikdienā dinamiska braukšana, tad ar lielākiem ripuļiem, ja gumija ir platāka, zemāks profils, viss ir stabilāk nekā uz ķepām. Palmieņi nās var pa grantu. Asfaltu mums labi gāja. Patīk, kā lielie diski, kā viņi uzvedās pa Latvijai raksturīgo augstsegumu. Tur tā kā bišķi pasit cauri tajā asajā bedrītē. Es teiktu, pa granti tas nav gluži, varbūt tas, ko braukt uz laukiem pa granti, bet pabraukt var, bet tas skaņas, man liekas, ir aktīvākas nekā mēs braukt ar bišku burbuļainākām, klusākām riepām. Tev ir lielāka ripuļa, jo tev vairāk jāstās šādām šķērsuniskām bedrēm uz grantā, tā jāskatās vairāk uz akmeņiem gar malām, tev vieglāk ir kaut kur pārsist to riepu, ja nav vietas, kur amortizēt. Viņa arī ir skaļāka, jo viņa ir redzīgs lielāks spiediens, jo viņa bum to bungu efektu vairāk taisa. Tā kā komforta noteikti nav no tā. Vairāk ir tas stils un skats, bet arī uzvalkā nav siltāk kā džemperi. 18 sols, visdrīzākais arī no rūpnīcas ar tādām bremzēšana žvakāka bišķi. Viņš tā mīkstāk aizgāja un arī ABS ieslēdzās bremzēšana. Līkumā ir klusi, mierīgi, bet tā prognozējumi tuvīgi, bet tumīgāk. Nav tik precīzi tas tur kā lielo ripulu, bišķi pat nes ārā līkuma beigās. Jā, viņš netimās tik labi. Bet pamēģināsim kā ir pa grantu, bro. Man prognoz, ka vajadzētu būt daudz labāk. Jo, tur tā bija tanks, tur ir vispār nekas tā. Grāns šitas ir daudz labāk. Jo, šitas ir visi latviešu rallijas braucot uz laukiem. Tas ir tas, ko vajag. Pa grānti bija ļoti garšīgi. Ko, aiziet ar 19 sols. 19 sols. Kāds sajūts? Viņa tāda mīksta, viņš tā kā koriģējās pašās beigās tās sūreša trajektoriju. Tā ir tas burbulis, ne? Jā, bet viņš ir ļoti līdzīgs tam 18-niekam pēc tā, cik viņš tā kā grib klausīt vai neklausīt. Tā es teiktu, tā kaucam jau bišķi. Un tāds vidiņš tāds, es baigi tā kā kaut kādas īpašības no tā. Ka uzreiz vienojas otru. Jā, bet... Tas zelta vidusceļš kaut kur tā arī jūtās. Brauksim pa grāmatu, pastīsimies, ko viņš dara savos apstākļos, kādos tā mašīna vispār ir domāta. Tas ir maziņš, zebegložs bezceļš, bet garantēts ceļš. Tur visā. Klausies, tas lielie diski mums izsita cauri, šitas arī nesit cauri, ir okei. Vajag iet salīdzinoši. Bet man to tie 18-niekiem pa grānti stipri labāk patīk. Lūk, mums šeit ir divas riepas, vai tu starp tām redzi atšķirību? Izmēri vienādi, ražotājs ir viens, un pat modelis ir viens. Modelis ir viens, ražotājs viens. Nezinu, tā ir tuvāk tev, šitā tuvāk man. Ir tā, ka šī ir standarta riepa, normāla forša standarta riepa. Un šajā riepā ir maz zvaigznīte klāta. Bet šī zvaigznīte tik daudz ko maina. Oho, Jā. Tā nav ziema. Nē, tā nav ziema. Tas konkrētā gadījumā tas nozīmē, ka šī riepa ir homologēta, jeb īpaši izstrādāta priekš BMW automašīnas markām. Tad šitā būs BMW jaunam no rūpnīcas, tā kā es viņu veiklā jaunpirkšu. Jā, tieši tā. Un pēc tam, kad nobrauks, varēs arī tādas, jebkurā normālā servisā pasūtīt, dabūt. Tieši to ar zvaigznīti nevis bez. Jā. Audi gadījumā tur AO burts, Porscham ir tur N burts, katram ražotājam tur ir savi. Jā. Šajā gadījumā, teiksim, BMW ir veidojot savu automašīnu konceptu vispārējo, automātiski sadarbojasies arī ar riepa ražotājiem, pieprasīs no riepa ražotāja, ka mums vajag, lai būtu labāk saķeras slapja asfalta, lai mašīna līkumos labāk turētu. Jā, un vispār mums vajag, lai uztur labu reakciju uz stūri, lai būtu pie dinamiskas braukšanas laba reakcija. Tad ko izdara ražotājs? Ražotājs to ņem vērā un izstrādā ar nelielām, bet vajadzīgām izmaiņām gan pēc protektora, gan pēc sastāva. Bet ja mēs runājam par šiem taupīgiem cilvēkiem, kur reizēm kaislīgi brauc ar ziemas riepu vasarā, viņi, piemēram, gribēs ņemt to speciāli ražoto, šitā nebūs lētāka? Marķētas riepas ir aptuveni kaut kādi 15 eiro uz riepu dārgāk. Bet ja tu zini, ka tas ir tas, ko tev vajag, tādiem faišmegariem tas varētu patikt dabūt īsto. Jā. Un otra lieta ir, ar ko jārēķinās, ka dažreiz varbūt arī problēmas. Ja tu uzliec standarta riepu uz mašīnas, kurai tā marķētā ir nepieciešama,
gudra mašīna, daudz elektronika, viņi tur rēķina tos visu ABS, griezes momentus, visu pārējo. Viņi var signalizēt, ka kaut kas nav kārtībā, jā. Vienkārši iedegās lampiņa. Un visu, un tu tagad uzmini, jā, vai tur ir spiediens vai vēl kaut kas. Kāpēc mēs vispār par šo tagad runājam? Jo vasaras riepās tas ir ļoti izplatīti. Ļoti izplatīti. Klausa, paldies par stāstu. Man vismaz paliks prātā, ka tagad jāstāsta tas pats, kas leduskapim, jāstāsta, cik ir klusa riepa. Un, ja es baigi gribu būt smalks čalis, es pastīšos arī uz tām zvaigznītēm un tiem maziem marķējumiem. Paldies par stāstu!